11. nodaļa. Visuma veidols. Arģuna sacīja, tu esi tik labs, un atklāja man šo visaugstāko garīgo noslēpumu. Tagad es esmu atbrīvojies no maldiem. Ak, lotus acēnais, tu man sīki izstāstīji par visu dzīvo būtņu atnākšanu un aiziešanu. Tagad es esmu aptvērs tavu mūžīgo slavu. Ak, diženais no visām personām. Ak, augstākais veidoli, es redzu tevi savā priekšā tādu, kāds tu esi un kādu tu esi sev aprakstījis, bet es gribu redzēt to veidoli, kurā tu esi atnācis kosmiskajā izpausmē. Es gribu redzēt šo tavu veidolu. Mans kungs, visu mistisko spēku valdnieki, ja tu uzskati, ka spēšu redzēt tavu visumu veidolu, tad esi tik labs un parādi man šo bezgalīgo kosmisko patību. Dieva augstākā persona sacīja, dārgais Arģuna, Pritkas dēls, raugi, mana varenība simtiem un tūkstošiem dažādu daudzkrāsainu dievišķu veidolu, labākais no bāratām, palūkos dažādām adhju, vasu, rudru, ašvinī, kumāru un citu padovu izpausmēm. Skaties uz šiem daudzajiem brīnumiem, par kuriem agrāk neviens nav dzirdējis un ko neviens nav redzējis. Arģuna, skati šajā manā ķermenī visu, ko vien vēlies redzēt. Šis visuma veidols var atklāt visu, ko tu gribi redzēt tagad un ko vēlēsies redzēt nākotnē. Šeit vienkops ir viss, gan kustīgais, gan nekustīgais. Taču ar savām tagadējām acīm tu nespēji mani redzēt, tādēļ došu tev dievišķas acis, raugi manu mistisko varenību. Sanģais sacīja, valdniek, to teicis visu mistisko spēku visaugstais kungs, Dieva personība atklāja Arģunam savu visumu veidolu. Arģuna visuma veidolā redzēja bezgala daudz mutes, bezgala daudz acis, bezgala daudz brīnišķīgus skatus. Veidols turēja paceltus daudzus dievišķus ieročus, un viņu greznoja daudz debesu rotu. Viņam bija debesu drānas un ziedu virknes, viņa ķermenis bija svaidīts daudzām dievišķām eļļām. Tas viss bija brīnišķīgs, mirdzošs, bezgalīgs un visur esošs. Ja pie debesīm reizē uzlēkt simtiem tūkstošu sauļu, tad to gaisma būtu līdzīga augstākās personības visuma veidola mirdzumam. Tad Arģuna, Dieva kunga, visuma veidolā ieraudzīja bezgala daudz visuma izpausmes. Kaut arī to bija daudz, jo daudz tūkstoši, tās visas bija viena vieta. Tad Arģunām, apjukušam un apbrīnas pārņemtam, mati sacēlās stāvus. Viņš nolieca galvu un ar saliktām rokām sāka lūgt visaugsto kungu. Arģuna sacīja, dārgais kungs Krišna, es redzu tavā ķermenī sanākuši visas padievas un dažādas citas dzīvās būtnes. Es redzu Brahmu, kur sēž lotus ziedā, kungu Šivu, visus gudros un dievišķās čūskas. Visuma kungs, visuma veidola, es tavā ķermenī redzu bezgala daudz rokas, vēdarus, mutes un acis, kas ir visur, un tām nav gala. Man nav redzamas tavas beigas, vidus un sākums. Uz tavu veidoli grūti skatīties, jo tas ir ārkārtīgi spožs un spilts kā liesmojošs uguns, kā bezgalīgs, visu caurstrāvojošs saules starojums. Tomēr es redzu šo mirdzošo veidolu visur, rotātu visdažādākajiem kroņiem, vālēm un diskiem. Tu esi augstākais, sākotnējais mērķis, tu esi pats šī visuma pamats, tu esi nezūdošs, tu esi visvecākais, tu esi mūžīgās reliģijas uzturētājs, Dieva personība, tā es uzskatu. Tev nav ne sākuma, ne vidus, ne gala. Tavai godībai nav robežu. Tev ir bezgala daudz rokas, saule un mēnesis ir tavas acis. Es redzu, kā no tavas mutes nāk liesmojošs uguns, kas ar savu starojumu dedzina visu visumu. Tu esi viens, bet piepildi debesis, planētas un visu izplatījumu. Ak, diženais, redzot šo apbrīnojamo un briesmīgo veidolu, bailēsdra visas planētu sistēmas. Visi padievu pulki noliec tavā priekšā un ieiet tevī. Daži padievi salikuši rokas, izbēlēs lūdz,
diženo gudro un pilnīgo būtņu pulki sauc mieru, mieru un godina tevi ar vēdu himnām. Visas dažādās kunga šivas izpausmes, vasu, 2 ašvī, maruti, senči, gandvari, jakšas, asūri un pilnību sasniegušie padievi izbrīnā raugās uz tevi. Stiprinieki, visas planētas un to padievu bailēs dreb, redzot tavu milzīgo veidolu ar bezgala daudzām sejām, acīm, rokām, stilbiem, kājām un vēdariem, daudziem šausmīgiem zobiem, un tāpat drebu arī es. Visu caurstrāvojušais višņu, redzot tevi daudzās mirdzošās krāsās, augstu kā debesis, redzot tavas atvērtās mutes un milzīgās spīdošās acis, mani pārņem bailes, es vairs nespēju turēt prātu mierā un līdzsvarā. Visu kungu kungs, visu pasauļu patvērums, lūdzu, esi man žēlīgs, es nespēju būt mierīgs, redzot tavas sejas, kas zvēro kā nāve, un tavus šausmīgos zobus, es esmu pilnīgi apjucis. Visi dritarāšas dēli kopā ar sabiedrotiem valdniekiem un bīšmu, dronu un karnu, un ar mūsu galvenajiem karotājiem pazūd tavās šausmīgajās mutēs, dažas sašķaidītām galvām iesprūduši starp zobiem, kā upju bezgala daudzie viļņi slīd uz okeānu, tā visi šie diženie karotāji, degot pazūd tavās mutēs, kā nakts tauriņi skrien ugunī un ietur bojā, tā visi cilvēki metās tavās mutēs. Višņu, es redzu, kā tu ar savām liesmojošajām mutēm aprī visu cilvēkus, ar savu mirdzumu tu pārklāji visu visumu un izpaudies šausmīgos dedzinošos staros. Kungu kungs, šausmīgais veidoli, lūdzu, saki, kas tu esi? Es pazemīgi noliecos tavā priekšā, lūdzu, esi žēlsirdīgs, tu esi sākotnējais kungs, es gribu zināt tevi, bet man nav zināms tavs nodoms. Dieva augstākā personība sacīja, es esmu laiks lielais pasauļu sagravējs, un esmu atnācis nogalināt visus cilvēkus, izņemot jūsu pandavus, visi, abu pušu karotāji kritīs. Tāpēc celies un cīnies, tevi gaida slava, sakau ienaidnieks un baudi plaukstošo karaļvalsti. Es jau esmu viņus nogalinājis, un tev jābūt tikai par ieroci kaujā, savie sāčī. Es jau esmu nogalinājis visus lielos karotājus, dronu, bīšmu, džajadrathu, karnu un citus, tāpēc nonāvē viņus un esi bez raizēm, tikai cīnies un tu kaujā uzveiksi savus ienaidniekus. Sanģaja dritarāštam sacīja, valdnieki, dzirdējis Dieva augstākās personības teikto, bailēs drebošais ar džuna, lūkšanās saliktām rokām atkal un atkal noliecās Krišņas priekšā un trīcošā balsī sacīja. Ak, jutekļu valdnieki, dzirdot tavu vārdu, līgsmo visa pasaule, un visi pieķeras tev, pilnību sasniegušās būtnes pazemīgi noliecās tavā priekšā, bet dēmoni bailēs bēg uz visām pusēm, viss ir tā, kā tam jābūt. Ak, diženais, kas esi lielāks par pašu Brahmu, tu esi sākotnējais radītājs, kādēļ tad nenoliekties tavā priekšā, ak, bezgalīgais Dievu Dievs, visuma patvērums, tu esi neiznīcināms, tu esi visu cēloņu cēlonis, pārpasaulīgais. Tu esi sākotnējā Dieva personība, visu senākais, izpaustā visuma galējais patvērums. Tu esi visa zinātājs, tu esi viss izzināmais, tu esi augstākā mājvieta, pāri materiālajām īpašībām. Ak, bezgalīgais veidoli, tu caurstrāvo visu šo kosmisko izpausmi. Tu esi gaiss, tu esi visaugstākais valdnieks, tu esi uguns, tu esi ūdens, tu esi mēnesis, tu esi Brahma, pirmajā dzīvajā būtnē, un tu esi vecvectēvs. Tāpēc es 1000kārt pazemīgi noliecos tavā priekšā. Es vēlreiz un vēlreiz noliecos tavā priekšā. Es noliecos no priekšas, aizmugurs un visām pusēm. Bezgalīgais spēks, tavās rokās ir visa bezgalīgā vara. Tu caurstrāvo visu, un tāpēc esi viss. Es tevi, savu draugu,
Bez apdomas esmu saucis par Krišnu, Jādavu un draugu, nezinot tavu godību. Piedod visu, ko esmu nodarījis mīlestībā vai neprātā. Es daudzreiz esmu jokojis par tevi, gan kopā atpūšoties, gan guļot, gan sēžot un ēdot, gan divatā, gan draugu pulkā. Ak, nemaldīgais, lūdzu piedod visus šos apvainojumus. Tu esi visa šīs kosmiskās izpausmes, visa kustīgā un nekustīgā tēvs. Tu esi godināmais kungs, tu esi augstākais garīgais skolotājs. Nevienam nav iespējams līdzināties tev vai kļūt tādam, kāds esi tu. Ak, bezgalīgās varas kungs, kas gan var pārspēt tevi šajās trijās pasaulēs? Tu esi visaugstais kungs. Katrai dzīvē būtnē jāgodā tevi. Es nometos tavā priekšā un lūdzu žēlastību. Kā tēvs pacieš dēla bezkaunību, kā draugs pacieš draugu pārdarījumu, kā sieva pacieš sava iemīļotā vaļību, tā esi iecietīgs pret to, ko es varbūt tev esmu nodarījis. Es esmu laimīgs redzot agrāk neredzēto visuma veidolu, taču mani māc bailes. Tāpēc ar kungu kungs, visuma mājvieta, lūdzu, esi žēlsirdīgs un parādies no jauna Dieva personības veidolā. Visuma veidola, tūkstošroku kungs, es vēlos tev redzēt četroku veidolā, kronētu galvu, rokās vāli, disku, gliemežnīcu un lotaziedu. Es tādi tevi ilgojos redzēt. Dieva augstākā personība sacīja: Dargais Arģuna, pateicoties manam iekšējam spēkam, tev laimējas redzēt visumu veidolu, kas ir pats augstākais materiālajā pasaulē. Pirms tevis neviens nav redzējis šo sākotnējo, bezgalīgo un mirdzumu pilno veidolu. Labākais no kuru karotājiem, pirms tevis neviens nav redzējis šo manu visumu veidolu, jo to materiālajā pasaulē nav iespējams ieraudzīt ne ar veidu apgūšanu, ne ar ziedošanu, ne ar dārgu dāvanu došanu, ne ar dievbijīgiem darbiem, ne ar smagām askēzēm. Esi brīvs no uztraukuma un mulsuma. Redzot šo manu šausmīgo veidoli, pietiks to skatīt. Mans bahta, nomierinies un skati to veidoli, kurā vēlies mani redzēt. Sanģaja dritarāštam sacīja: To teicis Dieva augstākā personība Krišna, atklāja savu īsteno četroku veidolu, bet pēc tam divroku veidolu, tā uzmundrinot nobijušos Arģunu. Redzot Krišnu sākotnējā veidolā, Arģuna sacīja: Džanārdana, tavs cilvēka veidols ir tik brīnišķīgs, nu es esmu mierīgs un tāds kā vienmēr. Dieva augstākā personība sacīja: Dārgais Arģuna, šo veidolu, ko tu skati, ieraudzīt ir ļoti grūti, pat Padieva vienmēr cenšas ieraudzīt šo viņiem tik dārgo veidolu. Ne veidu apgūšana, ne grūtas askaizes, ne dāvana došana, ne pielūgšana nedod iespēju redzēt mani tādu, kā tu redzi ar šīm pārpasaulīgajām acīm. Dārgais Arģuna, izprast un redzēt mani tādu, kāds es stāvu tavā priekšā, var tikai ar tīru, garīgo kalpošanu. Tikai tā tu vari aptvert manis izpratnes noslēpumu. Dārgais Arģuna, kas pilnīgi garīgi kalpo mani, brīvs no auglīgas darbības un prātojuma sārņiem, kas strādā manis dēļ, kas padara mani par augstāko dzīves mērķi, kas ir dārgs katrai dzīvei būtnei, tas noteikti nonāks pie manis.